Labdien, cienījamie skatītāji! Šajā reizē sākšu ar aktuālo informāciju par parakstu vākšanu. Tātad droši vien arī jūs esat dzirdējuši daudzās debates par šo te partnerības ieviešanu, neieviešanu, un šobrīd ir izsludināta tātad parakstu vākšana par tautas referendumu, jeb nobalsošanas ierosināšanu šajā jautājumā. Un tāpēc arī katrā Latvijas pašvaldībā bija jānosaka viena vieta, mūsu gadījumā tā ir viena, kurā iedzīvotājiem būs iespēja šos te savus parakstus nodot par šo jautājumu, lai ierosinātu referendumu. Un Līvānu novadā šī vieta ir Līvānu kultūras centrā, Rīgas ielā 105, un parakstu vākšana notiks katru dienu līdz pat 5. janvārim, un pirmdienās, trešdienās, piekdienās to var izdarīt no 15 līdz 19, tātad arī vakarstundās, un otrdien, ceturtdien, sestdien un svētdien no 9 līdz 13. Ja gadījumā veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt uz parakstu vākšanas vietu, tad līdz 4. janvārim ir jāiesniedz iesniegums, un parakstu vācēji arī aizbrauks pie jums 5. janvārī uz to vietu, kur jūs dzīvojat, mājas vai varbūt kādā pansionātā, kur cilvēks vēlas atdot šo te savu parakstu par referendumu ierosināšanu šajā te jautājumā. Vēl vēlos informēt, ka Līvānu novada pašvaldība ir uzsākusi arī mūsu novada komersantu, uzņēmēju viedokļu apzināšanu par to, kādas ir mūsu novadā strādājošo uzņēmēju vajadzības. Tas ir tādēļ, lai turpmāk plānojot investīciju projektus, plānojot dažādas rekonstrukcijas, ieguldījumus, mēs ņemtu vērā to, kur šīs nepieciešamības saredz mūsu novada uzņēmēji. Tas var skart gan ceļu atjaunošanu, ielu, ceļu posmu dažādās novada vietās, kas ir svarīgi tieši uzņēmēju darbības attīstīšanai, varbūt arī kādu telpu, ēku, ražošanas ēku nepieciešamība. Un es tiešām aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus šo aptauju aizpildīt, jo tā nav formāla, tā ir tiešām būtiska nozīme, lai mēs arī turpmāk, plānojot savus attīstības projektus, varam pamatot, kāpēc tieši vienā vai otrā vietā šīs investīcijas ir nepieciešams. Tāpēc uzņēmēju viedoklis šeit ir ļoti svarīgs, un šo aptauju jūs varat aizpildīt līdz 22. decembrim. Arī Līvānu novada mājaslapā tā ir atrodama. Bet tuvojas, protams, arī mums Ziemassvētki, aktīvi notiek adventas pasākumi, un šajā nedēļā es aicinātu ceturtdien noteikti dalīt prieku ar mūsu vokālo studiju Spurgaliņas. Viņa rādīs savu pusgada sniegumu Ziemassvētku koncertā 14. decembrī 18. kultūras centrā. Un savukārt Līvānu novada centrālā bibliotēka šīs nedēļas nogalē piekdien aicina savus dziedošos lasītājus. Tas ir arī tāds nebijis vēl notikums. Bibliotēkā dziedās gan mūsu līvāniešiem pazīstamā Kapaču ģimene, tāpat arī Āboltiņu ģimene, Iveta Vilcāna, Ilona Tērauda, Jānis Daugavietis, tātad Līvānos labi zināmi cilvēki, priecēs ar skanīgām dziesmām. Un šis pasākums piekdien, 15. decembrī 15. Līvānu centrālajā bibliotēkā. Sestdiena arī notikumiem bagāta. Rudzātu Svētā Jēkaba katoļu baznīca svin 110. jubileju un sniedz arī attiecīgi koncertu Nes gaismu baznīcai. Šī koncerta sākums sestdien 15. Rožapas kultūras namā arī kaut kas nebijis un jauns. Šajā reizē tās būs lēnā valša un bačatas nodarbības, uz kurām aicinām visus interesantus, un tās notiks sestdien 16. Rožupas kultūras namā. Līdz ir jāņem ērts apģērbs un arī apavi. Savukārt svētdiena, 17. decembris, nu jau 3. advente, Līvānos iezīmēs tādu īpašu notikumu, kad mēs svinam ziemu. Un tā vieta, kur mēs svinam šogad, un ko arī gribam iedzīvināt turpmāk, ir Līvāna pussala. Un pussala mums ir svētku vieta vasarā, bet šogad mēs gribam to uzburt arī par tādu Ziemassvētku salu tieši šajā laikā.
Un svētdien jau no 11. darbosies gan plašs Ziemassvētku tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties dāvanas no mūsu vietējiem amatniekiem, mājražotājiem, tādējādi arī viņus atbalstot. Un tāpat arī ar tādu pievienoto vērtību notiks labdarības skrējiens, kas sāksies arī 11. Šeit tā ideja ir tāda, ka ik viens no mums var skriet, nūjot, varbūt pat iet, bet piedalīties šajā pasākumā, tērpjoties Ziemassvētku vecītim atbilstošos atribūtos, kaut vai rūķa cepurē, nav jau vajadzīgs viss ekipējums. Un vienlaikus arī ziedojot pēc saviem ieskatiem, neatkarīgi cik katrs var, bet tomēr ziedojot. Un šajā reizē mēs vēlamies atbalstīt tās ģimenes, kas audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem. Un tāda arvien vairāk šobrīd mūsu sabiedrībā bērniņi ir, un tāpēc šeit ir nepieciešams gan šis sabiedrības atbalsts, gan arī izpratne un tiešām sapratne par to, ka arī starp mums ir šādas ģimenes, kurām noteikti vajadzīgs mūsu atbalsts, un to mēs šai Ziemassvētku laikā varam sniegt. Tātad šis labdarības skrējiens un, protams, arī dažādas darbnīcas, sākot no piparkūku darbnīcām, beidzot ar kalēju darbnīcām. Tas viss būs Pussalā. Un droši vien, ka bērniem ļoti patiks arī vizināšanās īstās zirga kamanās. Ļoti ceram, ka arī laiks un sniegs būs uz šo laiku. Svētdien, tā ka Ziemassvētku vecītis gaidīs zirga kamanās no 12. līdz 15. visus mazos un lielos braukt gribētājus. Un kā tāda skaista muzikāla dāvana visiem būs arī Dināras Rudānes koncerts, kura sākums 13. svētdien Pussalā. Tas arī notiks uz ziemas skatuves, tā ka viss ir brīvi pieejams, viss ir bez maksas, un Līvāna tiešām aicina gan savus iedzīvotājus, gan arī viesus būt kopā šajā te skaistajā dienā Līvānos, skaistā brīnišķīgā vietā Līvānu Pussalā. Un noslēdzot, gribu arī atgādināt, ka Turkos notiks svētdien arī eglītes iedegšana pie Turku sajieta nama, un tur 16. tātad iededzam egli, bet pēc tam 17.30 būs arī dievkalpojums ar priesteri Jāni Smirnovu. Un tuvojoties Ziemassvētkiem, atgādināšu, ka apmeklējiet arī mūsu informatīvos resursus, jo šajā laikā būs arī skaisti koncerti un balles. Var pieminēt, ka Līvānos viesosies gan Antra Stafecka, tātad arī Mārtiņš Kanters, Andris Ērglis ar koncertu programmu. Būs arī svētku balles ar grupām Galaktika un Liepavots dažādās novada vietās. Un ģimenēm būs arī muzikāla izrāde Grinča Ziemassvētki. Tā ka visas šīs skaistās aktivitātes laipni esat aicināti apmeklēt. Un vienā no pēdējām gada dienām savu izrādi Saules puķēs jau pēdējo reizi parādīs arī mūsu Līvānu amatieru teātris. Tā ir atzīta kā gada izrāde un būs iespēja to arī noskatīties 30. decembrī noslēdzošo reizi. Tā kā ļoti daudz dažādu aktivitāšu. Vēlu veiksmīgi jums šo nedēļu un uz tikšanos citreiz. Visu labu!